89. gada Brežu zemnieki. Jā, mans paps bija Brežu zemnieks, un tad mēs pārņēmām kaut kādā 2005. 4. vai 4. Māja saucās Kurzemnieki, un līdz ar to arī paliek Kurzemnieki. Pats sākums te bija attālas ganības selekcijas kolhozam, te bija pļavas. Un paps, kas sāka, tad viņš, protams, tajā laikā kā veidojās, bija lopi, bija aitas, bija govis, bija cūkas, bija. Jā, jo tajā laikā Latvijā vispār sākās tā intensīvo dārzu stādīšana. Un tad 98. gadā, jā, paps viens no pirmajiem arī iestādīja 1. hektāru. Nu, un pēc tam 2002. ir nākamais dārzs, un tad vienā brīdī mēs sapratām, ka mums te patīk. Mums te patīk, un mēs te gribētu turpināt. Un paps bija diezgan drosmīgs, jo viņam nebija ne tehnika, ne pieredzes, nekā viņam nebija. Viņam bija liela uzņēmība un tās darba prieks un darba spars. Un tad, kad mēs pārņēmām, tad es biju jaunais zemnieks, un mēs sapirkām augļkopības tehniku. Arī mēģinām pārstrādāt, jo, protams, mums ir salīdzinoši neliels dārzs, līdz ar to mums ir svarīgi katru ābolu pacelt un katru āboli radīt viņam šo pievienoto vērtību, lai viņš nonāk tirgū. Un tad, jā, tad sākumā paši spiedām sulus, šobrīd ļoti labi sadarbojamies ar kaimiņos esošo uzņēmumu. Cenšamies pārdot ābolīti svaigu, veselu, un pārējais viss, kas ir nestandarts vai savādāk, jā, to mēs cenšamies pārstrādāt. Mums vienmēr prasa, vai mēs liekam cukurkārt, kāpēc ir tik saldi, bet visu ziemu, kad mums trūkst, mēs saspiežam, un tad nāk no gataviem āboliem. Sula ir saldāka, viņa ir tumīgāka. Protams, sula ir mazāk no to ābolu, bet viņa ir saldāka un biezāka. Šī ir arī mūsu viesu iedvesmota vieta. Jo mums katru gadu kāds pāris izvēlas mūsu dārzu kā laulību vietu, vai kā ceremonijas vietu, vai kā svinību vietu. Vienkārši radās tā nepieciešamība, ņemot vērā mūsu klimatu, un tāpat mēs kādas turistu grupas ņemam, mums vajadzēja jumtu virs galvas. Protams, rodās jau atkal blakus, ko vajag vēl un vēl, bet jāiedzīvina. Jādod tā brīvība, jo ar tādu nastu, tev tas ir tagad tavs tēvs un vectēvs, vai ne tev tagad tas ir, nē, tev ir jābūt tai sirdī. Jāgrib. Ir jāgrib. Jāgrib.